Čau! Ir jau 320. diena. Un šodien es jums parādīšu kaut ko neiespējamu, kaut ko tādu, kas tiešām nav iespējams. Vai kārtas var iziet caur citām kārtīm, vai tas ir iespējams, vai nav. Šo mistēriju mēs šodien atklāsim. Lūk, skatāmies. Sajiet stop kādā brīdī, kad vien vēlaties. Stop, teiksim te. Un jūs varētu apstāties gan te, gan pat šeit. Bet jūs apstāties tieši uz kāra dūžu. Un lai jums neliktos, ka es šmaucos, es uz kāra dūža uzzīmēšu smaidiņu. Smaidiņu ar lielu sarkanu degunu. Ja? Šādu smaidiņu neviens cits nespētu uzzīmēt vēlreiz. Es šo smaidiņu paņemšu un ielikšu kaut kur kavā pa vidu. Kaut šeit. Izspiedīsim iekšā. Un vai jūs ticat, ka šī kārta var iziet caur visām kārtīm, caur visām un pašā augšā? Jūs neciet, tas ir iespējams. Tas tikko notika. Skaties, paņemšu šo kārti, ja? Ielikšu kaut kur vidū. Šeit. Ja? Šoreiz es pat jums parādīšu šo kārti, ja? Un aplikšu apkārt gumiju apkārtīm, lai tas būtu vēl neiespējamāk. Šādi te. Un tad skatieties. Es iespiedīšu šo kārti iekšā, kavas vidū, kaut kur kavā. Un viena kārts izkrita no kavas, kura ir ar gumiju. Ceļu policists jautā autovadītājiem. Kāpēc jūs pasažieri nav piesprādzēt ar drošības jostu? Viss kārtībā, policists kungs. Tā ir man sievas māte. Viņa šodien rāma.